Viss sākas ar garāžu, ar eļļainiem sapņiem uz grīdas. Hei, nu ko, pagājis ir labs brītiņš, neesmu neko filmējis. Priekš jums, es nezinu, tas jau ir tikai nākamais kadrs vai nākamais video. Priekš manis, man liekas, ka ir pagājis nedēļa, kopš pēdējo reizi es kaut ko runāju. Nav jau arī tā, ka es esmu baigi kaut ko pastrādājis, nav arī tā, ka nav darīts nekas. Esmu nopakojis ārsienu, iekšsienu. Šie te vatas pārpalikumi man mētājās jau, man liekas, ka gadus 4. Es visu laiku domāju, kur gan es viņus varētu izmantot, un ļoti ilgi viņi man mētājās, tā teikt, pa kājām saimniecībā, bet beidzot bija, kur viņus izmantot. Plus šitā ir, es vispār gribēju pamērīt, es aizmirsu. Tā, šitā ir 10 vate. Un te vēl pa virsu, nu pat cik šeit vēl apšūsies, jā? Te vēl nāks vēl pa virsu 5. Tad patiesībā galos būs 15 cm vati. Domāju, ka diezgan zolīts. Kāpēc te nekas nenotiek? Bļāins, kas ar tām lampām ir, nu? Tu gribi teikt, ka šitā arī tagad ir izdegusi? Nu, nopietni. Labi. Domāju, ka 15 cm tā ir diezgan normāla vates kārta. Un, protams, visās sienās varēja varbūt būt tik biezi, bet kaut kāds siltinājums jau ir arī bijis te oriģināli. Tā kā būs ok, nav jau tik, kā lai pasaka, tik perfekti nopakot, viņi arī nav. Ko es gribu izdarīt šodien? Šodien viens no darbiem ir tas, ka es gribu aiztaisīt ciet šo logu. Man vēl ir pāri vate, un man liekas, ka tas lielais gabals būs tieši tas, kas ies vienā lielumā šeit. Jāmēģina ātri izjaukt, domāju, tas tāds sīkais darbiņš. Bļāins, kas ar to lampu ir? Nu, sasodīts, nu. Tikko vēl dega. Es iešu tagad pamērīt, vai man ir kāds atgriezums, lai varētu nosekt ar skaitu plāksnēm to te caurumu tagad palikušo. Un, ja nē, tad jāpiegriež kāds no lielajiem, un tad jāmēģina piepakot ar vati. Šovakar vismaz kaut kas akali ir padarīts. Te es esmu aiztaisījis ciet. No otras puses izskatās šitā. Es domāju, ka to te plāksni es nekrāsošu, es viņu apklāšu ar to pašu apakšklāju, ko es liku pirms tam. Un te jau arī kaut kāds ruberoīts, ja, tad es viņu vienkārši pārklāšu pāri un lai viņš paliek tā, kā ir. Hei, nu ko, ir foršs rudens vakars. Ārā spīd saulīt, bet drīz jau paliks tumšs. Ir pagājis darba diena, un pa brīvdienām, ko nu sanāca padarīt, to nu sanāca padarīt. Bet tagad viens no uzdevumiem ir tikt vaļā no šī te jumtiņa. Nu, pavisam tikt no viņa vaļā es nevaru, jo apakšā tur ir pagraba ventilācija, un man vajag uztaisīt tādu kā rāmīti virs pagraba ventilācijas. Kāpēc tas ir svarīgi? Es to neesmu rādījis.
es tikai kaut kādā brīdī minēju, bet šī ir man jaunie logi. Ja? Un jaunie logi, kā jau jūs redzat, ir diezgan lieli. Jautājums, protams, vai es likšu tikai vienu. Nu labi, izskatās jau, ka platumziņā laikam tikai vienu. Varbūt tās nē. Bet viņš visā garumā, tas logs ies šeit. Vai nu logi, vai logs. Un par cik tie ir, kā jūs redzējāt, augstie logi, tad man jātiek ir vaļā no šī te jumtiņa. Es vismaz tagad nedaudz te pievākšu, kas nu te viss ir sakrāmējies. Tāpat jau laika gadā tur ir bijuši vairāk visādi, jāsaka tā, mēsli, bet tie ir novākti un te vēl ir palikuši kaut kādas drazas. Tad to es novākšu, paskatīšos, kā tad tas jumtiņš, te ir tāds kvadrāts. Nu, droši vien jau, ka tas metāls ir jāņem nost, visticamāk, jo viņš jau baigi nav vajadzīgs. Tas rāms ir liels, es gribu tādu, jāsaka tā, uztaisīt lēzenāku un netik stāv, jo, kā redzējāt, logi ir augsti. Es pat pakāpšos te augšā. Nē, būs, viss kārtībā, vieta tur sanāks, jo uz augšu jau es tos logus var pavilkt un uz leju arī. Laikam filmējums. Tā, transformējamies apakaļ uz garažu. Es uztaisīju izmērs, tātad platumā 122 cm, garumā, vai drīzāk platums, vienalga 122 reiz 83. Ko es ar to gribu darīt? Es pat patiesībā nezinu, jo es nekādu plānu nebiju izdomājis. Man ir mans mazās tās te līstas, no kurām es kaut ko varu izspiest, plus es varētu uzlikt pagaidām, kamēr nav jumts nekāds, teiksim, jumta daļa nekāda, jo man nav ne šīferi, nekā ko tādu smuku pa virs tur uzklāt. Es varētu uzlikt skaļplāksnes gabalu un skaļplāksnē pa virs uzlikt plēvi. Ūdens tecēs nost, tā teikt, un viss ir kārtībā. Vienīgais, kas ir jāuztais, ir tāds maziņš 3 stūrīts, lai ir leņķis un ūdens tek nost. To es varētu šodien pat pamēģināt uztaisīt, jo tur nekas sarežģīts nav. Jāsagādā materiāli, jāapskatās, kas man stāv vēl aizmugurē, un jāuztaisa. Ko ir nākamā diena, turpinu strādāt pie sava vāka. Precīzāk, pagrabvāka. Tā, tik tālu ir pabeigts. Tagad es uzreiz vairāk neko nedarīšu, jo pat cik tur zāģēsies ārā loga daļa, es, kā lai pasaka, pašu plēju vai tādu jumtiņu virsplējus es tur stiprināt negribu. Teorētiski, te gan jumtiņš augšā ir, viņam lietumu nevajadzēja līt virsū, ja vienīgais viņš iet tādā slīpā veidā virsū. Bet ir viena cita lieta, ko es gribu izdarīt. Tā, noskrūvēšu kātu, hops, mērlēna kabatā. Es gribu pamērīt, cik tas viens loks ir plats. Es
pirms tam nemērīju. 89. Ok, 89. Un tagad šis loks pats ir 1,30 m. Tā es iešu iekšā un esmu atpakaļ. Kāda ir tā man doma? Man doma bija, varbūt es varēšu ielikt 2 logus blakus, ja man atļaus vieta. Teorētiski, skatoties šeit augšā, tos te balsts es varētu izņemt ārā, varbūt. Labi, mērīšu no tejens. Kaut kur aizāķēsies, come on, rekulēs daļā. Tā. 1,60 m. Un ja viņš bija 8... Ai, nē, tur tāpat tās 2 logu blakus nesanāks. Varbūt tās no vienas puses tas arī nav sliktāk, lai ir tikai viens. Un tad es likšu to vienu lielo garo logu. Un viss, ja tur 2... Laikam tik ļoti man pārtaisīt arī tur viss negribās, jo tad te ir noteikti tur vēl sānā kaut kāda balsta ir. Un, tas nav vajadzīgs, pietiks arī ar vienu logu. Pilnībā. Jo viens ir verams, viens ir neverams. Protams, šeit es likšu veramo logu, jo tas jau ir... Verams loks ir vajadzīgs loks. Nedaudz vismaz. Un es varētu pamēģināt viņu nomazgāt. Pamēģināšu. Tā, no lielām lokām viņš ir mokām, daudz maz nomazgāts. Viņu vajadzēja vēl pabirstēt un ar ķīmiju, bet to es tad, kad es viņu ielikšu vietā, jo viņš jau tāpat būs netīrs, uzstādīšanas procesā. Ko es vienīgais vēl pa ceļam iedomājos, es biju nedaudz pat aizmirsis, nevis iedomājies. Aizdoma. Labi. Man ir vēl mazie lodziņi. Iešu apskatīties, cik tie ir plati. Un varbūt tomēr man sanāks ielikt 2 rindas un vienkārši blakus būs nevis pilnais. Ai, cik tie tumši. Nevis pilnais lielais, bet... Pagaidzi, neko neredzu. Es ieslēgšu kameru. Ir apgaismojums. Mazie lodziņi ir 58, jebšu 60. Tā, 60. Ja tas bija, pagaid, man jau teikt, tas te otrs blakus neveramais, tā kā šitais ir 90, rupi sakot, 90 plus 60, 1,50 m. Ja tas ir 1,50 m, mēs varam paņemt pēc šitā te aptuveni. Ops. Vecais loks, kas bija. Vecais loks ir 1,30 m. Ai, varbūt, ka arī nevajag iespringt, bet no vienas puses augšā viņu varētu uzlikt. Labi, es laikam vēl ātri nomazgāšu to vienu mazo logu. Un varbūt tomēr iestutēšu vēl arī viņu. Ārā ir skaists saulaina diena, un šodienas uzdevums, ko es ļoti gribētu izdarīt, ir samainīt to logu, vai logus. Jebkurā gadījumā tagad pirmais ir jānojauc viss tā siena, jāizņem vecais loks, un tad es sapratīšu, ko es tur varēšu izdarīt vai nevarēšu izdarīt, un cik viegli būs tomēr ielikt, tā kā es rādīju pirms tam, 2 rindās tos logus blakus. Teorētiski jau nekam tur sarežģītam nevajadzētu būt, bet vienmēr jau kaut kādas nianses tādas īpaši izlien ārā, kas apgrūtina dzīvi. Tik viegli jau viss nav. Pirmais, ko es gribu izdarīt, es gribu nedaudz te pavākt malā, jo es sanesu tās te līstas iekšā, lai viņas te žūst garažā. Pēc tam es viņas garināšu pa izmēriem un kaut kādu, tā teikt, pa brīviem brīžiem sākšu vienkārši skrūvēt klāt pie sienas, lai ir, kad ir iespēja sapirkt, kā es būšu sapirkt atkal skaidru plāksnes, tā pieskrūvēt klāt un tev nekas nav jāgaida. Ārā tomēr ir mitrs, es gribu, lai viņas apžūst te un tā, ka es viņas sanesu, es te tā kā bardaku uztaisīju, to es gribu novākt nost. Tad logiem ir jāiet, tiem veciem logiem jānokās tik, cik var to vecās putas, jo tās tur vēl bija diezgan daudz. Es biju cerējis, ka augstspiediena mazgātājs nomazgās, bet tik jaudīgs viņš arī nav. Viņam tik viegli ar to darbu negāja, un tad es tur negribēju čakarēt. Es zinu, kā vakars jau tumšs, un es jau tā jau tur bija pusi pats bija slapš, un vieglāk mēģināšu viņus vienkārši kaut kā nokasīt. Tā, te daudz man sakārtoja. Tagad iešu ārā un mēģināšu nokasīt no logiem to veco putu
putu makrofleksu. Jā. Nu, ko trakais darbs ir izdarīts. Viss ir daudz maz nokasīts. Un tagad nākamais, kas jādara, ir jāizjauc, jāizņem vecais logs un jānojauc siena. Tad nesīšu iekšā logus un skatīšos, ko es tur varu sastutēt. Tad, kad pavalku uz apagai, lai varētu ietilpināt visu, tā kā kadru kaut kā baigi atspīdēja salni, labi pamēģināšu šitā pafilmēt. Ko es uztaisīju mērījums, var ielikt arī abus logus. Jā, vieta visam atļauj un it kā viss būtu, pat uztaisīt tiem mazākiem logiem rāmi atļautu vietu. Bet arī es pie sevis domāju, ja es tomēr vēlos tā kā, kā lai pasaka, nedaudz kaut kāda energoefektivitāte, lai ir siltums un viss pārējais, tas lielais, tā kā sanāk lielais logs, te būs baigies augstums. Jo tos plānos logus es jau vienu virs otru liekot, man ir jātaisa rāmas. Tātad starpā tur būs kaut kādi koki, visi tie savienojumi, daudz vietas, kur var nākt, tātad līdz ar to augstais gaiss cauri. Un tas ir vēl liekas darbs taisīt rāmi, pēc tam viņi visu tur apšūt un ņemties un čakarēties, un es sapratu, ka es to negribu. Es vienkārši to negribu. Es gribu ielikt logu, un es negribu čakarēties. Tātad es likšu tikai to lielo logu. Un līdz ar to man vajag izzāģēt gandrīz vai pusi, jāizdomā, kurā pusē es viņu likšu. Tā kā pa vidu varbūt nē, es viņu stutēšu noteikti te pie sāna, izzāģēšu te platumā ārā, lai nav tā apakšējā daļa ar visu jāsit ārā. Garumā gandrīz vai perfekti iet, un viss es nečakarēšos. Tiešām es dažreiz gribu iet tik ļoti sīkās detaļās, ka es uz to nenormāli pazaudēju laiku, un tas nav vajadzīgs. Kā jau es teicu, es to remontu biju plānojis pabeigt jūlijā, un tagad ir oktobris. Oktobris sākums jau, ja? Un ar šādiem te sīkumiem, nav vērts. Tas vienkārši nav vajadzīgs. Tas pats viens loks, tas pats jau būs perfekti, viņš jau būs liels, ielaidīs gaismu te, un viss miers. Davai! Zāģim ķēdi galīgi neas. Viņi jau pirms tam bija neas un visu laiku šķīp zāģē, bet labi. Tātad te ir aptuvenais loga platums, protams, viņi izzāģē nedaudz platāk, lai kas ir iespēja paspēlēties un iepūst arī kādas putas, un tik precīzi es viņu tāpat nekad nenozāģētu. Un jāpienaglo, drīzāk jau gan izskatās, ka jāpaņem fleksis, jānogriež tās trakās naglas. Varbūt tās te kaut kāda dēle vajag. Nevis dēle, bet ir kaut kāds droši vien jāsaliek tā kā līstītes starpā, lai tas loks bišķiņ uz viņām uzsēžās, un tad tur jāsapūš putus. Pēc tam kaut kad jāuztais apdaru, un viss, man liekas, ka tad ir gatavs. Lielos vilcienos. Laikam vajadzēs līdzīgi, kā tad, kad es vietā stutēju lielās durvis, jāpieliek 2 dēļi, tā kā atbalsts, un tad vienkārši to logu varēšu iestutēt vietā, un nebūs jābaidās, ka viņš izkrīt cauri.
Nu ko, izskatās kaut kā šitā. Jā, es taisu vēl tikai tur ciet, to es gribu šovakar izdarīt. Logas tā daudz maz notīrīja, palika vēl pāris vietas, kas būtu jānotīra tā kārtīgāk, bet tur jāpaņem spēcīgāk ķīmiju, viņš ir nolipis vēl ar kaut ko. Bet tā jau foršs skats, ne? Īstenībā tam logam ir jābūt otrādāk. Tā vismaz oriģināli viņš bija paredzēts. Jo vēršanās šaurā, veidināšanas sprauga ir šeit. Bet man vienkārši likās tā nedaudz tīzlī. Tur, kur viņi bija oriģināli, kur es zinu, tie logi stāvēja krietni augstāk, un tāpēc arī šī te funkcija, tāpēc viņi arī bija otrādāk. Ja? Bet manā gadījumā, es nezinu, veidināšana arī šādi mierīgi var notikt. Logi jau es tāpat varētu taisīt. Tā kā tā nav liela bēda. Izskatās forši. Pamēģināšu aiztaisīt vēl turien ciet, un tad jau šodien viss. Es te nedaudz ārpus kameras pieliku vēl pa vienai skaidru plāksnei katrā pusē.